nedēļas mēs uzzinājām, ka Dievs cilvēkiem ir devis 10 vienkāršus, bet svarīgus likumus, jeb baušļus. Ja vien katrs cilvēks savu spēju robežās ievērotu šos 10 principus, ne 100 un pat ne 1000, pasaule ļoti mainītos. Tātad visi kopīgi atcerēsimies, kā skan pirmais bauslis. Es esmu Dievs, tavs kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Raidījumā mēs stāstījām, ka tas ir mūsu sirds bauslis, ka Dievs vēlas dzīvot mūsu sirdī, lai mēs viņu iepazītu, iemīlētu, cienītu un paklausītu. Dievs pirmajā bauslī nosauc savu īpašo vārdu, tas kungs. Ebreju valodā tas skanētu Jahve. Jahve ir tas Dievs, kas mums ir jāšķir no visu citu tautu dieviem. Un šī Dieva vārds ir atrodams arī mūsu pestītāja un glābēja Jēzus Kristus vārdā, kas tulkojumā nozīmētu tas kungs ir glābšana, tas kungs ir glābējs. Dieva īpašs vārds arī nozīmē to, ka Dievs ir mūsu radītājs. Es esmu, kas es esmu, viņš saka, atbildēdams Mozum uz jautājumu, ko lai es saku tautai, kas ir tas, kas mani sūtījis pie jums. Savā dzīvē mēs bieži vien runājam daudzus vārdus, un daudz no tiem ir tukši, tie ir bez nozīmes, jo mēs viņu nozīmi pat arī nepazīstam. Mēs esam dzirdējuši skaņu un pieminam. Mēs bieži vien arī tāpat Dievu vārdu, tā tukši vien piesaucam, sacīdam, ak Dievs, ak kungs, ak tu tētiņa. Dievs vēlas, lai mēs iepazītu viņu, un lai šis vārds, ak Dievs, būtu pilns ar nozīmi. Lai mēs, sakot, ak tu kungs, tieši arī domātu, ka Dievs, mans radītājs, ir mans kungs. Viņš ir mans palīgs, viņš ir mans vadītājs. Ka es teiktu, ak tu tēvs, es arī domātu, viņš ir mūsu tēvs debesīs. Iepazīstot Dievu, iepazīstot viņa būtību, mēs sākam godāt, cienīt. Mēs sākam Dieva priekšā pazemīgi runāt viņa vārdu. Mēs vairs to nedaram kā tukšu skaņu, bet mūsu sirdī tas ir pilns ar nozīmi. Otrais bauslis saka: tev nebūs Dieva sava kunga vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Dieva vārds mums arī ir jātur cieņā ne tikai tāpēc, ka Dievs viņu nes, bet tāpēc, ka arī Jēzus Kristus ir tas, kas nes savu tēva vārdu. Un tāpēc, tā kā viņš mūsu vienīgais pestītājs un mūsu vienīgais glābējs, tad mums ir jāturās arī no viņa vārda arī pieminēšanas nevietā. Bet mums arī ir jāmācās tā, kā viņa vārdu pareizi pieminēt, kā viņa vārdu pareizi piesaukt. Un, piemēram, Jēzus vārdu mēs pareizi piesaucam tad, kad mēs cilvēkiem stāstam par viņu kā par cilvēku pestītāju un glābēju. Jēzus vārdu mēs pareizi piesaucam tad, kad mēs grēksūdzes lūgšanā pieminam, piedod man manus grēkus, tavu mīļā dēla Jēzus Kristus dēļ. Mēs pareizi Jēzus vārdu piesaucam tad, kad mēs viņu slavējam un godinām kopā ar mūsu debesu tēvu, līdzīgi kā to eņģeļu debesīs dara, sacīdami gods tam, kas sēd uz goda krēsla, un tam jēram, kas tapa nokauts. Bībele saka, ka šī pasaule ir radīta ar vārdu. Vārds ir visstiprākais radošais spēks šajā pasaulē. Katrs cilvēka vārds, kas tiek izrunāts, ir kaut kas bezgala nozīmīgs un svarīgs. Otrais bauslis ir vienīgais no 10 Dieva likumiem, kas saistīts ar piedraudējumu vai diezgan smagu nosacījumu. Šajā raidījumā viesosimies un kopā mācīsimies Rīgas Svētā Jāņa draudzes svētdienas skolā. Mums svētdienas skola ir sadalīta tā kā 3 grupās. Mums ir pavisam mazie bērni, kas ir tā kā no 2 līdz skolas laikam, kas vēl nelasa un neraksta. Tad ir pirmās 3-4 klases, no 7 līdz 10 gadiņiem. Un tad lielākā grupa ir no 11 līdz 12 gadiem.
vai arī vairāk, un tad tie bērni jau vairāk lasa, studē Dievu vārdu, mācās. Es esmu skolotāja pie vismazākajiem, un svētdienas skoliņi mums ir jau ļoti daudz gadus. Viņi ir bijusi laiku posmos dažādi, ir bijuši mazāk bērniņi, mazāk skolotāji, ir bijuši lielāks. Bet tas arī, ko es priekš sevis esmu sapratusi, ka svētdienas skolas skolotājs, tas nav tikai tas skolotājs, kas sagatavo nodarbību un atnāk pie bērniem pastāstīt Dievu vārdu, sludināt. Kā skolotājs man ikdienas kalpošana ir lūgt par šiem bērniem, lūgt par šo bērnu vecākiem, jo arī mums svētdienas skoliņā ir ļoti dažādi bērniņi. Ir tādi bērniņi, kuriem vecāki ir ticīgi, kas mājās dzird lūgšanas, kas mājās lasa bērnu bībeles ar vecākiem, un ir tādi bērniņi, kas atnāk pirmo reizi, un viņu vecāki ir ienākuši baznīcā pirmo reizi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs varam šeit būt. Es Tev pateicos par katru bērnu, ko Tu esi atvedis. Mēs lūdzam, Kungs Jēzu, ka Tu caur savu garu nāc un vadi šo nodarbību, ka Tu māci manu sirdi, ka Tu māci mūs lielus un mazus, ka mēs varam pieaugt Tavu vārdu patiesībā, ka mūsu ticība uz Kungu Jēzu vairojas. Un es Tev lūdzu, Tēvs, arī par tiem, kas skatās, ka Tu arī caur savu garu un savu vārdu uzrunā viņu sirdis, ka arī viņu dvēseles var tikt izglābts, un ka Tu katru vienu, kas jau tic, stiprini mūsu mūžīgās dzīvības ceļā. Mēs izlūdzamies no Tevis mieru, Tavu prieku un Tavu mīlestību. Jēzus vārdā. Āmen. Šodienas nodarbība mums ir par bauslību un evaņģēliju. Un ļoti bieži cilvēkiem ir šis jautājums, vai darot labus darbus, es tiešām neesmu pietiekami labs Dievu valstībai. Un mēs ar bērniem mēģināju atbildēt uz šo jautājumu, vai bauslība ir durvis uz mūžīgo dzīvību. Nē, neviens cilvēks nav pietiekami labs, lai viņš izpildītu visus šos Dievu likumus. Šodien mēs mācīsimies par divām durvīm. Un tā doma, kur tās durvis mūs varētu ievest, kurš māk lasīt, tas izlasa. Kas augšpusē rakstīts? Nu, lūdzu, Alan. Mūžīgā dzīvība. Mūžīgā dzīvība. Sākumā mēs mēģināsim noskaidrot, vai pa šīm durvīm var ieiet mūžīgā dzīvībā vai nē. Kurš man izlasīs? Kas šeit ir rakstīts? Tagad, Alan, dosim kādam citam vārdu. Mārtiņ, kas tur ir rakstīts? Baušļi. Baušļi. Mazie bērni tagad skaitīs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tātad, cik mums ir baušļi? 10. Vai jūs zinat, kādu jūs varat vismaz vienu bausli pateikt? Vai divu? Jā, un kas tas pirmais bauslis ir? Kāds zina? Kas ir tas Dieva? Mums ir Dieva 10 Dievs turēt savā priekšā. Ļoti labi, Mārtiņ. Bet vispār, it kā jau ir 3 galvenie baušļi, un pēc tam ir 4 uz otrās plāksnes. Jā, pareizi, jo pirmie 3 runā par cilvēku attiecībām ar Dievu, un pārējie par cilvēku attiecībām savā starpā. Nu, kādu vēl jūs zinat, lielie bērni? Lūdzu, Mārtiņ. Nebūs zap, ļoti labi. Vēl kāds? Cīnīties. Nebūs nokaut, ja? Nebūs pāri darīt, labi? Nebūs nepatiesliecība. Nebūs nepatiesa liecība. Tas ir nozīmē nedrīkst melot. Nu labi, un kā jums liekas, kāpēc Dievs mums ir devis tos 10 likumus? Vai ir kāda ideja? Kāpēc Dievs grib, lai mēs viņus zinām? Vispirms, kur mēs viņus varam atrast? Kur mēs varam izlasīt? Kaut kur Bībelē, jā. Vecajā derībā, Mūzes grāmatā. Bet kā jums liekas, vai ar 10 baušļu pildīšanu mēs varam ieiet mūžīgā dzīvībā? Ja mēs izdarām visu, ko Dievs saka, nezodz, nāc klausies svētdienā Dieva vārdu, nedod nepatiesu liecību, var ieiet mūžīgā dzīvībā? Kāpēc domā, ka nevar iemantot mūžīgo dzīvību? Var iemantot. Arī uz dzīvēm. Labi. Durvis. Vai jāiet durvīm? Pa durvīm var ieiet, bet vai mēs varam pa bauslības durvīm ieiet mūžīgā dzīvībā? Jā. Nevaram gan, jo... Nevar. Jā, nevaram, jo
Bauslis mums atklāja, ka mēs esam grēkojuši. Mēs esam melojuši, mēs esam māmu un tēti neklausījuši, vai ne? Un tad, kad mēs to izdarām, Dievs mums parāda, ka mēs esam grēkojuši. Mēs iedomājamies grēku kā tādu melnu punktu. Mēs nevaram viņu nomazgāt, mēs nevaram viņu noplēst. Dievvvārds saka, ja jūs esat grēkojis pret vienu no tiem, jūs nevarat iet Dieva valstībā. Dievs saka, visi ir grēkojuši. Un mēs visi varam sev uzlīmēt to melno punktu, kas ir grēks. Mēs visi esam grēcinieki. Lai kā mēs gribētu ar labiem darbiem attaisnot savu sirdsapziņu, mēs visi esam grēkojuši Dievu priekšā. Un mums visiem ir vajadzīga Dieva žēlastība. Un tādēļ mums ir vajadzīgas šīs otras durvis. Kurš mums var izlasīt, kas šeit ir rakstīts? Nu, izlasi pirmo vārdu, Alan. Ticība. Un Mārtiņu otro. Ticība Jēzum. Un vēl te ir tāda interesanta zīme. Tas nozīmē nevar ieiet melno punktu. Tātad grēcinieks Dieva valstībā nevar ieiet. Ko nu? Mēs visi esam grēkojuši, tātad mēs tur nevaram ieiet. Bet ko nozīmē ticība Jēzum? Mēs ticam Kam mēs ticam? pie Dieva. Ar maziem bērniem mēs ļoti daudz darbojamies ar vizuālām bildēm. Un mums ir tāds palīga materiāls, ko mēs saucam par planelogrāfu. Tie ir dažādi attēli, jeb pamatnes, uz kuras tiek liktas virsū kustīgas krāsainas bildes. Un caur šo planelogrāfu mēs varam izstāstīt gan vecās, gan jaunās derības notikumus. Viņš ir ļoti milzīgs, apjomīgs materiāls, un tur ir vairāk kā 1000 šīs figūras, gan dzīvnieki, gan cilvēki. Un ar planelogrāfu palīdzību mēs mēģinām bērniem vizualizēt to stāstu. Tad, kad Jēzus piedzima, viņš piedzima bez grēka. Viņš izauga un nebija darījis nevienu grēku. Bet Jēzus tika piesists krustā. Jēzus ir Dieva dēls. Jēzus nebija neko ļaunu darījis. Bet Jēzus mira manu grēku vietā. Jēzus pats nebija neko ļaunu darījis, bet viņš nomira par maniem grēkiem un par visiem jūsu grēkiem. Jūs varat atnākt un savu grēku pa vienam, ja? Pa vienam. Man nemaz nav. Es no iedevu mammai. Mamma uzliks, ja? Jēzus ir nesis visas pasaules grēkus. Un viņi bija daudz vairāk. Un kas notiek ar Jēzu, kad viņš nomirst? Viņš bija ielikt kapā. Viņš bija ielikts kapā. Akmens bija virsū. Pēc 3 dienām akmens tika novelts. Un Jēzus augšām cēlās. Un Jēzus ir dzīvs mūžīgi. Jēzus iznāca no kapa. Viņš uzvarēja nāvi. Viņš uzvarēja grēku. Un tāda ticība, ka mēs ticam, ka Jēzus ir Dieva dēls, kas ir nomiris par mūsu grēkiem un kas ir augšām cēlies. Tā ir tā ticība, kas atver šīs durvis. Kas tur mums gaida? Tās ir kā kāpnes uz Dieva valstīm. Jēzus saka, es esmu tās durvis. Un kas pa šīm durvīm ieiet, tas atradīs Dieva valstību, tas ienāks Dieva valstībā. Un mūsu Jēzus jau tur gaida, un viņš samīļos un sveiks katru, kas ienāks Dieva valstībā. Tā ir mūžīga dzīve kopā ar Jēzu, kopā ar debesu Tēvu, ar Svēto garu, kas jau tagad ir mūsos, kas mums nodod liecību par Jēzu. Visus grēkus viņš man ir piedevis, un debes vārtus atvērīs. Man ir debes Tēvs, kas mani mīl. Man ir Jēzus, kas mani glāb. Visus grēkus viņš man ir piedevis, un debes vārtus atvērīs. Tādēļ pateicos
kā es darbojos ar mazajiem bērniņiem, ļoti bieži 3-gadnieki vai 4-gadnieki, viņi ir nedroši. Un viņiem vajadzīga mamma. Un mammas droši nāk līdzi, mammas mācās kopā ar bērniem. Mazie bērniem ir bieži jāpalīdz aiziet uz tualeti, viņiem gribas padzerties, mammas ir turpat līdzās. Varbūt šoreiz daži vecāki palika aiz kadra, tādēļ, ka viņi ir lieli un kautrīgi. Bet, kad nav šī kadra, viņi visi ir draudzīgā pulciņā, lieli un mazi, mēs nākam un mācamies Dievu vārdu. Tagad mēs noskaidrosim tomēr, kāpēc tad Dievs grib, lai mēs zinām tos 10 likumus. Un jums tagad būs uzdevums. Tur uz tāfeles Noel, Daniela, Esterīt. Tur uz tāfeles ir 2. un 7. Bet pārējie ir paslēpušies telpā. Jums tagad jāiet un jāsameklē. Kāpēc mēs meklējām? Tas vairāk bija tādēļ, ka, lai bērni nedaudz izkustētos. 2 baušļi mums jau bija, un pārējie viņiem bija jāsameklē. Uz dažiem bija jau numuriņi, jo mums ir pavisam mazi bērniņi, kas nemāk lasīt, bet uz dažiem nebija. Un ar lielākiem bērniem mēs pārunājām, viņi izlasīja, un viņi mēģināja atcerēties, kuri pēc kārtas tie ir. Mēs nedaudz vairāk šodien parunāsim par 2. Tev nebūs Dievs savu kungu vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodīt, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Kā jums liekas, ko tas nozīmē nelietīgi valkāt? Saka, piemēram, ja tu nelūdz Dievu, tad tu vienkārši saki, ak, Dievs. Tā, ir Bez nozīmes, tas ir nepareizi. Un par jaunajiem mazajiem draugiem mums ir 3. Mums ir ķēngurs, papagailis un kalmāriņš. Viņi mums apciemo reizi pa reizei nodarbībās, kad notiek sarunas starp vienu un otru draugu. Bērniem uzreiz uzmanība tiek piesaistīta. Tas nav tā kā vienmuļais stāstījums stāsts, bet tas pārveidojās par dialogu. Kalmārs nāk. Kalmār, tu neredzēji manu jauno bumbu? Viņš maroja. Tu tiešām neredzēji, to tikko te atstāju. Viņš ņēma čanguli. Man liekas, ka tu tomēr paņēmi. Reku. Es nepaņēmu, es zvēru pie Dieva, ka neņēmu. Ko Kalmārs atkal pateica? Tad es neņēmu. Un vēl kaut ko viņš teica. Tad viņš maroja. Pirmkārt viņš meloja un vēl viņš teica, zvēru pie Dieva, ka neņēmu. Vai tas bija pareizi Dieva vārdu lietošana? Nē. Mēs pieņemam katru bērnu, kurš grib nākt svētdienas skolā. Lai cik grūti viņam ir koncentrēties vai paklausīt, pie mums nāk ļoti dažādi bērniņi, ar ļoti dažādu uzmanības spēju viņu koncentrēt. Bet mēs esam aicināti sludināt evaņģēliju. Es esmu aicināta mīlēt, un tā ir mana izvēle. Mīlēt šo bērniņu, sludināt viņam Dievu vārdu, kas tiešām var izmainīt viņu sirdi, kas var izmainīt viņa dvēseli, kas var dziedināt viņa dvēseli. Un mēs esam ļoti daudz piedzīvojuši, ka tās izmaiņas notiek. Sākumā ir grūti, varbūt grūti ir man, reizēm grūti ir pārējiem bērniem. Bet ir neizsakāms prieks ieraudzīt to Dievu darbu, ka paiet laiks un tas bērns sēž, un viņš reizēm pat ir viens no neapķērīgākajiem vai gudrākajiem, bet viņš satver to Dievu vārdu, viņš ieķerās, viņš piedzīvo tās izmaiņas sevī, un tas paliek viņā. Un tas ir tas Jēzus darbs, ko mēs redzam. Svētdienas skolas dalībnieki pamazām izveidojas par vienu lielu un draudzīgu ģimeni, jo galu galā mēs visi esam brāļi un māsas Jēzu Kristu. Filmēšanas dienā kopā ar Rīgas Svētā Jāņa draudzes vecākiem un bērniem varējām sveikt dzimšanas dienā vienu no mazākajiem svētdienas skolas audzēkņiem. Priecāsimies un līksmosimies! Priecāsimies un līksmosimies! Jo šis ir tas Rafaels, šis ir tas Rafaels, ko tas kungs mums devis. Atā!
Svētdienas skolas nodarbībā tika pieminēts arī tas, ka cilvēks nespēja turēt visus Dieva baušļus. Dažreiz viņš aizmirst šos Dieva baušļus, dažreiz viņš atcerās. Dažreiz viņš arī ar kaunu arī ir spiests pat izvairīties no Dieva baušļu turēšanas, īpaši sabiedrībā, kur Dieva vārds netiek cienīts un godāts un piesaukts un slavēts un cildināts, kur Dievs netiek mīlēts. Un mēs nonākam tajā situācijā, kā Jēzus teica, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā. Un kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī es aizliekšu savu tēvu priekšā. Ko tad lai darīt šādā situācijā, kad esam nonākuši? Un mēs saprotam, ka Jēzum būtu tiesības aizliegt mūsu savu tēvu priekšā. Mums ir ļoti priecīgs evaņģēlija vārds, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir miris par mūsu grēkiem. Miris par mūsu neticību, lai mēs dzīvotu. Miris par to, ko mēs esam kaunējušies no viņa. Bet Jēzus Kristus nav no mums kaunējies. Viņš ir miris un augšām cēlies, lai mēs reizē ar viņu varētu nomirt grēkam un visam ļaunumam, un reizē ar viņu augšām celties jaunai un labai dzīvei. Tai dzīvei, kas Dievu godina, kas Dievu piesauc garā un patiesībā. Kā bākas stars celmēs liekts, ir tavs pieskāriens. Es sargāšu mīlestību šo un neļaušu tai bojā iet. Visās debesis pusēs meklēju vienīgo, liekot pūcēm naktī klusē, ilgojos pabeigties sapni.